Hei, hei, mans vārds ir Gunta Lagzīnas Kroterēne. Šodien mēs tiekamies 76. rubrikas Darīt ir radīt ģimnējošību nav sērijā. Šodien es vēlos ar jums padalīties ar vienu triku, kuru es pati apguvu pirms vairākiem gadiem, un tā ir SWOT analīze. Man pašai personīgi līdz tam brīdim likās, ka tas ir kaut kas ar grāmatvedību saistīts un vispār nav saistīts ar mani. Bet kādos kursos pasniedzēji mums lika izpildīt šādu testu, un bija ļoti interesanti. To var darīt par jebkuru tēmu, vai sava profesionālā darbība, vai kaut kas attiecībās, vai kāds liels pirkums gaidāms, vai arī kādu projektu vēlaties vai biznesu uzsākt. Nu, tātad SWOT analīze sadala lapu četrās daļās. Pirmais ir S, stiprās puses, V, vājās puses, I, iespējas, D, draudi. Šie ir iekšējie faktori, šie ir ārējie faktori. Un tad jūs varat izdomāt tātad D, par kur jūs to analizējat, un sarakstat visas stiprās puses. Teiksim, ja tas ir par savu profesionālo darbību, nu tad es, piemēram, šeit varētu rakstīt ļoti labās latviešu valodas gramatikas zināšanas. Un tā sarakstu visu, kas man nāk prātā attiecībā uz mani, kas ir manas stiprās puses. Tieši tāpat rīkojas ar vājajām pusēm. Un tad savukārt pievēršas ārējiem faktoriem, kas ir tās iespējas, kur es tad varu likt šīs savas zināšanas, visas pieredzi lietā, viss, kas nāk prātā, neanalizējot, vai tas ir reāli vai nereāli. Un savukārt draudi atkal arī no āras puses, kas varētu būt tie draudi, kāpēc mans biznesa projekts vai kaut kas tam līdzīgs varētu tikt apdraudēts. Un šādā veidā jūs iegūstat daudz maz objektīvu bildi par to, kas tas ir iespējams. Tajos kursos viena daļā kursantu saprata, ka, teiksim, viņu biznesa idejā ir tāda grūti būt dzīvot spējīgai būt. Un līdz ar to, tāpēc šāda bilancīte, man liekas, par ļoti daudz ko var tādu skaidrāku skatu dot. Nu, lai noder! Čau, čau!